Juhu! Sveikiņi! Dzirdi mani? Vai tu mani dzirdi? Ļauj, es tev ko pastāstīšu. Paskat! Jā, mežā notiek arī tā. Nogāzās. Beigts un pagalam. Finito, alles? Nu, nē, taču. Tas, dārgais draugs, ir viens no meža lielākajiem brīnumiem. Jo pie mums nekas, es atkārtoju, nekas nav miris. Protams, kokam dzīvības sulas reiz rimst tecēt, un tas nokalst. Tad pienāk laiks gulties sūnu kalniņā vai brikšņos. Vai atnāk vētra un vispār izgāž vēl zaļojošu koku ar visām saknēm. Pie mums tas ir normāli. Tā rodas kritalas. Starp citu, gada dzīvotne Latvijā 2023. Varētu teikt, ka koks, kas nogāzies, nonāk nākamajā līmenī. Tajā sāk notikt tik smalki ķīmiskie procesi, ka jaunākās paaudzes laboratorijām jātur līdzi. Tikai šeit mēģinus un reaģentus aizstāja mikroorganismi un sēnes. Tie koksni pārvērš par tālāk izmantojamām vielām. Ja godīgi, tas ir garš stāsts. Bet tad, kad parādījusies jauna kritala, mūsu meža mazie kukaiņi, gliemeži, sēnes, sūnis, ķērpi ir dikti priecīgi. Patiesībā katra 4. meža suga ir saistīta ar kritalām. Tā ir vieta, kur apmesties un rasties veselām sabiedrībām. Vispirms tie ir augi un kukaiņi, kuriem patīk svaiga koksne. Pēc viņiem nāk tie, kuriem vairāk pie sirds koksne, kas jau sadalījusies. Un, kad ķīmiskie procesi kulminē, kritala ir pārveidojusies par varības vielu jaunajiem kokiem. Kā daļa no meža arhitektūras, kritala ir arī slēpnis medniekiem un medījumiem. Tā ir migas vieta čūskām un pēlēm, bet meža cūku mamma pie tās var pakasīt sānu. Vai tu kādreiz esi piesēdis mežā pie kritalas un palūkojies tuvāk? Tas taču ir kosmos! Totāli iesaku! Vēl iesaku noskatīties arī nākamo sēriju. Tur būs par ritmu mežā.